Sveicināti, draugi! Jaunajā 2026. gadā šis ir pirmais ieraksts, balss ieraksts TikTokam un ne tikai, protams. Un šoreiz es gribu pastāstīt jums mazliet vairāk par šādu šķiedru vielām bagātu kokteilīti, kurš ir reizē man šķiet nedaudz tā kā aizmirsts, kaut gan viņa patiesā iedarbībā un labvēlīgā iedarbība uz gremošanas sistēmu cilvēku uz zarnu traktu ir tiešām unikāla. Bet kāpēc es par to gribu parunāt? Tāpēc, ka gadās tā, ka reizēm cilvēks saka man, mēs sākam sarunu par uzturu bagātinātājiem. Es stāstu, ka es 3-4 reizes gadā veicu tādu pilnu organismu attīrīšanu. Un man tad saka, jā, es arī veicu organismu attīrīšanu, un es jautāju, ar kādiem produktiem, kā. Ne ar produktiem, es vienkārši ar klizmu reizi nedēļā. Un ir lieliski. Tad man rodas jautājums uzreiz, ko var izdarīt ar klizmu, jo praktiski parastā klizma ar ūdeni sanāk tāda kā resnās zarnas apskalošana, apmazgāšana, tikai resnā zarna, bet gremošanā piedalās arī tievās zarnas, kuras ir 6-7 metri garumā. Un tās tiešām izskalot ar klizmu nevar. Un tāpēc ir lieliskas šķiedrvielu produkts, tieši, ko es iesaku parasti tieši Loklo. Tas ir tāds ļoti sinerģisks, pro-siner tāda formula viņam ir, kura sastāvā, tūlīt nolasīšu, kas tur mums iekšā ir. Tur ir brokoļi, galviņu kāposti, burkāni, sarkanās bietes, tomāti, kurkuma, rozmarīns, smilts ceļtekā. Tur ir fruktoze, greifrūtu un apelsīnu bioflavonoīdi, hesperidīns, ābolu šķiedrvielas, gumijārābiks, guara sveķi, auzu klies, citronskābe, kanēlis un kālie karbonāts kā skābuma regulētājs. Vienā devā, pilnā devā, kad cilvēks jau var droši lietot, tas ir apmēram 9,5 grami ēdam karote. Tad tās sastāvā varam uzņemt 3,8 gramus šķiedrvielu. Tas nav daudz, patiesībā mums daudz vairāk dienā vajag, bet arī tas būtu liels plus tieši zarnu traktam. Jo šeit sastāvā, kā jau es minēju, piemēram, tā pati kurkuma ir, kas palīdz uzturēt veselīgas aknas, tāpat kanēlis veicina gāzu izvadīšanu un tādu komfortu kuņģī, rozmarīns atkal palīdz tām pašām aknām, aknu darbībai, veicina komfortu gremošanu un tieši labāku tauku gremošanu. Un praktiski ir tā, ka šis te sastāvs, Loklo sastāvs, viņš ir tā, tad, kad viņu sajauc ar ūdeni, viņš veidojas tādu diezgan ātri viņš saredz un veido tādu masu, kura aizpilda pilnībā tievās zarnas un strādā gan tievajā zarnā, gan resnajā zarnā. Un ar, tā kā viņš ieķerās zarnu bārkstiņās un izvada gan smagos metālus, gan sāļus, gan radionuklīdus un citas atliekvielas. Un varētu teikt, ka priekš zarnām šīs te Loklo ir kā fitnesa treneris, jo rada zarnās barības vielu tādus kumosus, un tie atkal savukārt lieliski veicina zarnu peristaltiku. Viss tā kā sāk darboties labāk, tā kā pulkstenītis, vai ne? Jo, kā mēs zinām, piemēram, izvadīt smagos sāļus un radionuklīdus īstenībā ir sarežģīti.
jo tie jau neparādās ātri, tie sakrājas gadu garumā, dzīves laikā, un neuzreiz tie kaut kādu ietekmi parāda. Tikai tad, kad šo vielu organismā, šīs vielas organismā sasniedz jau kritisko tādu devu, masu, tad sākas patoloģiski procesi, un tie var būt ne tikai vienkārši kaut kādas hroniskas kaites, iekaisumi, bet arī onkoloģiskas problēmas. Kā es iesaku lietot loklo? Sākt dažiem cilvēkiem, kas ir ļoti jūtīgi, kam varbūt šobrīd ir aizcietējumi, es iesaku pat pusteikaroti, sākt pusteikaroti uz siltu ūdens glāzi, iejauc, iemaisa un uzreiz izdzer. Un cilvēkam, kas tad apmēram 5-10 dienas pusteikaroti, tālāk pāriem uz teikaroti, un vēl ļoti labi uz nakti pievienot klāt 2 kapsuliņas bifidobaktērijas, kas savā veidā ir tāds kā aizkost šo te loklo kokteili ar labām baktērijām. Un tādā veidā tiek risināti daudzi uzdevumi no hroniskiem aizcietējumiem līdz pat svara mazināšanai. Jo tiešām, kā jau es minēju, loklo māk tā ļoti skaisti, maigi izmānīt gan toksīnus no starpšūnu šķidruma, gan dažādus smagos metālus, sāļus, citas atkrituma vielas, savāc to un izvada ārā. Jo, kā jau es minēju, tur ir ceļtaka, tās miziņas saucamais psiliums, ko ļoti bieži tagad daudz kur var nopirkt. Bet tas ir tikai viens psiliums. Šeit, kā jūs dzirdējāt, ir liela buķete, visi kopā. Un tāpēc šī tāda vesela detoksa sistēma radīta šajā kokteilī, kas lieliski strādā arī ar holesterīna mazināšanai, jo ierobežo tieši holesterīna uzsūkšanos. Tātad, un loklo iesaku lietot 30 līdz 40 minūtes pirms ēšanas. Tas reizē mazinās jūsu apetīti, jo daļēji aizpilda jau kuņģa sarnu traktu. Ļoti iesaku loklo lietojot dzert ūdeni, vismaz vēl virsu uzdzert. Tātad viena tā glāzi ūdens ar loklo un nākošo glāzi pa tām 30 minūtēm vēl nākošo glāzi ūdens, teiksim tā, kad 2 glāzes kopā sanāk ar ūdeni, ar šķidrumu. Tad nebūs problēmu. Tiem, kam ir aizcietējumi, tiem noteikti daudz jādzer ūdens un pamazām jāpalielina loklo deva. Tiem cilvēkiem, kam ir otrādi tieši, piemēram, šķidra vēdera izēja, problēmas tur ar aizkuņģa dziedzeri, ar hormonu, to fermentu izdalīšanos un barības sašķelšanu, tad taisni otrādi iejauc tādu biezāku pusglāzē ūdens un tādu kā putriņu veidīgu izdzer. Tas veicinās tādu kā stabilitāti un neradīs šo te caureju. Tāpēc tiešām tas strādā gan no vienas puses, gan no otras puses. Vēl es to reizēm lietoju vienkārši tad, kad es esmu ceļā, līdzi paņemu mazā buņčiņā, iejaucot ūdenī, ļoti labi var aizstāt vienu ēdienreizi. Var ne tikai ūdenī, ļoti garšīgi ir, piemēram, ar kefīru vakarā. Kefīra glāze un teikarote loklo sajaucot labi garšīgi, jo viņam garša ir pēc kanēļa, pēc āboliem, tiešām patīkama garša. Vai arī, piemēram, kādas dabīgas sulas, kuras jūs paši esat izspieduši nevis veikalā pirktās, kurās jau ir daudz dažādas ķīmiskas papildus vielas. Bet ļoti labi tiešām vienkārši tīrā, siltā ūdenī, tas ātri sabiezē. Ja jūs gribat kā ēdienreiz, ļaujiet viņam pastāvēt drusku. Ja jūs gribat, lai tas aiziet uzreiz uz tievām zarnām un rasno zarnu, tad uzreiz tikko iemaisīt ūdenī vajag izcert. Lūk, tāds ir šis te kokteilītis, kurš ir nedaudz tā kā aizmirs, bet viņa iedarbība uz zarnu trakta ir fantastiska. Paldies!
Tiksimies nākošreiz!